krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās droši ir zināt. Esiet sveicināti portāla Sarks LV podcastu sērijā Droši ir zināt. Esmu Sarks LV žurnālists Aivars Madris, un šis ir pirmais mūsu sērijas ieraksts, kas veltīts visaptvarošas aizsardzības tēmai. 2023. gadā tika pieņemta jaunā valsts aizsardzības koncepcija, kas ietver divus galvenos valsts aizsardzības stratēģiskos darbības virzienus – aizsardzības un atturēšanas spēju stiprināšanu, kā arī noturības, rīcības spējas un gribas aizstāvēt valsts stiprināšanu. Latvijas valsts aizsardzība un neatkarības nosargāšana ir visas sabiedrības kopīga atbildība, kas tiek īstenota no individuālā līdz valstiskajam līmenim. Visaptveroša valsts aizsardzība ir viens no 4 mūsu galvenajiem valsts aizsardzības elementiem, un tā tiek aktīvi ieviesta jau kopš 2019. gada. Šodien parunāsim par to, kāpēc visaptveroša valsts aizsardzība ir valsts drošības pamats. Lai par to runātu, šodien ar mani kopā ir aizsardzības ministrijas, krīzes vadības un noturības departamenta direktors Aigars Mikiško. Sveiks! Jā, sveiks! Tad sāksim, varbūt vienkārši īsumā tu varētu pastāstīt, kas tad ir šī visaptvarošas valsts aizsardzības koncepcija, ideja, ko tā sevi ietver? Jā, laikam sākumā būtu jāatbild uz jautājumu, kāpēc mēs esam nonākuši līdz visaptvarošas valsts aizsardzības koncepcijai, šai idejai. Un principā tas ir apdraudējums, jo mūsdienās mēs vairs nevaram skatīties tikai uz militāru apdraudējumu un pretnostatīt savas militārās spējas, jo mēs redzam, ka pēdējā laikā, pēdējās 10 gadēs, principā šis apdraudējums ir komplekss, tas ir dažādās vidēs, jomās. Un kā hibrīda apdraudējums, mēs varam noteikti runāt par nelegālo migrāciju kā vienu no hibrīda apdraudējuma veidiem, kiberapdraudējumu un dažādām cita veida plaša mēroga krīzēm, kā pandēmija, Covid pirms vairākiem gadiem. Tāpat dažādas tehnogēnās katastrofas, klimata izmaiņas un tā tālāk. Un principā, lai mēs spētu atbildēt uz šiem te izaicinājumiem, mums ir jāiesaista valsts aizsardzībā daudz plašāk visa sabiedrība, valsts pārvaldes institūcijas, privātais sektors, nevalstiskās organizācijas un visi pārējie. Tas nozīmē, ka arī katram sabiedrības loceklim ir sava loma valsts aizsardzībā, jo mēs katrs indivīds esam principā pirmais reaģētājs uz jebkura veida krīzēm. Tā galvenā doma ir tāda, ka cilvēkiem nevajadzētu paļauties tikai uz to, ka kāds atbrauks, armija vai policija vai glābēji, un viņus izglābs no nelaimes jebkāda veida, bet ka jābūt primāri gataviem arī pašiem rīkoties, iesaistīties, reaģēt. Jā, un tas ir jebkurā līmenī, gan individuālajā, gan kopienas. Ja var runāt par uzņēmumiem, kritisko pakalpojumu sniedzējiem, valsts pārvaldi, pašvaldībām, visiem. Ja? Un visiem principā šis te uzdevums un pati būtība ir gatavoties dažāda veida apdraudējumiem un to pārvarēšanai miera laikā. Un ar visaptvarošās valsts aizsardzības koncepciju tas ir tāds mūsu, kā aizsardzības ministrijas mudinājums, ja, visiem iesaistīties. Un, kā tu pareizi minēji, mēs šo koncepciju jau ieviešam kopš 2019. gada, bet, teiksim tā, par tām pirmajām idejām mēs varam runāt jau no daudz senāka laika, kad mēs esam strādājuši pie kaut kādiem elementiem un sapratuši, ka mums ir nepieciešama plašākas sabiedrības valsts pārvaldes institūcija iesaiste un tādā organizētā un koordinētā veidā. Tad varbūt tu jau ieskicēji, ka ir tie vairāk līmeņi. Varbūt tu vari mazliet sīkāk pastāstīt, lai tā kā cilvēkiem būtu skaidrāks priekšstats par to, kā tad šī koncepcija, šī ideja, kā viņa strādā tad šajos vairākos līmeņos, sākot jau no tā, ka katrs mēs kā indivīds tajā iesaistāmies, un tad tālāk ir kaut kādas lielākas varbūt iedzīvotāju kopienas, tālāk jau pašvaldības līmenis, valsts līmenis.
tā kā, jā, kā šie tie līmeņi funkcionē? Nu, jā, principā sāksim tad ar individu līmeni, un kā jau es iezīmēju, mēs, katrs kā individs esam pirmais, kurš reaģē uz jebkādu krīzes situāciju, ja? Vai tas ir, sadzīves incidents vai kas, mēs paši pieņemam lēmumu. Tagad zvanīsim kādam palīdzību, prasīsim neatliekamo medicīnisko palīdzību, policiju vai vēl kaut ko. Bet mums ir visiem jāatcerās un jāsaprot tas, ka mums valstī ir aptuveni mazliet vairāk kā 1,8 miljoni iedzīvotāji. Un, ja mēs paskatāmies un sasumējam kopā visus mūsu dienestus, kas var sniegt atbalstu un palīdzību dažādās krīzes situācijās, Nacionālajie bruņotie spēki, valsts policija, neatliekamās medicīnas palīdzības dienests un citi, tad tie ir apmēram 2% no valsts iedzīvotājiem. Un tas ir tas, kas determinē to, ka plaša mēroga krīzes situācijās mums katram nevarēs atbraukt palīgā kāds un sniegt palīdzīgu roku. Ja? Un tas nozīmē, ka mums kā katram individam ir jābūt gatavam dažādām krīzes situācijām. Un aizsardzības ministrija jau vairākus gadus strādā pie dažādu veidu informatīviem materiāliem, kā piemēram buklets. Es ceru, visiem labi zināmais, ko darīt krīzes gadījumā, ja, jo mēs jau esam izdevuši arī papildinātas versijas. Un tie ir tie pamati jautājumi, ko es kā indivīds daru un gatavojos. Un, principā tas mūsu uzstādījums, pamatu uzstādījums ir tāds, ka katram iedzīvotājam būtu jāspēj vismaz pirmās 72 stundas pašam tikt galā ar krīzes situācijām, plaša mēroga, kādu katastrofu vai militāru apdraudējumu gadījumā. Un tas ir principā tas, kas šim cilvēkam palīdzēs izdzīvot, ja tā var teikt. Bet runa jau arī ir būtībā par izdzīvošanu, vai ne? Jā, vai mēs varam runāt arī par daudz un dažādām sadzīviskām situācijām. Jā. Elektrības pārāvums, jā, tur siltuma zudumi un vienalga kādas veida dabas katastrofas, jā, kur jābūt ir šim gatavam. Tāpēc ir virkni tādu ļoti vienkāršu pamatlietu, par kurām ir jāpadomā. Un tas ir, katram noteikti ir savi algoritmi un tam līdzīgi, bet aizsardzības ministrija nāca klajā ar šo ideju par 72 stundu somu, kas pēc būtības, jā, mēs to varam uztvert par somu, bet pašā šī koncepta pamatā ir algoritms, ka es sagatavojos dažādām krīzes situācijām. Jā. Būtiski jau ir, lai cilvēks mentāli ir gatavs, lai viņš saprot, ka kaut kas var notikt, lai nav tā, ka kaut kas notiek, un tad ir tikai apjukums un meklēšana, ko tad tagad darīt un kā rīkoties vispār, lai ir kaut kāds, Jā, tieši tā, un vienam tā ir varbūt soma, citiem tā ir lauku māja vai vasaranīca ar pagrabu, kur ir sagādātas visas nepieciešamās lietas, un cilvēks būs spējīgs dzīvot bez elektrības, centrālās apkuras, interneta sakariem un vēl kaut ko līdz. Tad valsts un dienesti atbildīgie būs spējīgi novērst šo te apdraudējumu. Labi, bet tas būtu tas individuālais līmenis, bet tad vēl te līmeņi iet uz augšu, teiksim, ko tad var darīt kaut kāda varbūt kopiena iedzīvotāju, nezinu. Jā, tad nākamais kā kopiena mēs vairāk skatāmies uz privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām, jo privātais sektors ir ļoti nozīmīgs tieši kritisko pakalpojumu sniegšanas ziņā, ja? Jo, lai sabiedrība spētu funkcionēt, ir nepieciešama virkne savstarpēji saistīti pakalpojumi, kā piemēram apgāde ar energoresursiem, komunālie pakalpojumi, ja? Siltums, atkrituma izvešana un vispārējās lietas, finanses, lai mums būtu pieeja naudas līdzekļiem, skaidrai naudai, elektroniskai naudai, veicot finanšu maksājumus un tam līdzīgi, ja? Sakaru pakalpojumi un vispārējais. Un tad mēs jau 2001. gadā esam veikuši virkni grozījumu normatīvajos aktos, tur iestrādājot jaunu kategoriju kritiskajai infrastruktūrai, kas pēc būtības ir pakalpojumi. Šie kritiskie pakalpojumi, kas uzliek par pienākumu šiem te identificētajiem uzņēmumiem izstrādāt darbības nepārtrauktības plānu, respektīvi, kā krīzes situācijā šīs uzņēmējs nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu. Lielai daļai privātā sektora tas nav nekas jauns. Ja? No angliski viņi sauc business continuity planning. Ja? Un ļoti daudz dažādas mācības un atziņas gūtas tika tieši Covid laikā.
Tas nozīmē, ka, ja es pareizi saprotu, tad ministrija identificē, kur ir tie kritiskie uzņēmumi, un tad arī pat ar viņiem komunicē un rosina viņiem izstrādāt šos plānus, ja tādi jau nav. Jā, un to mēs darām ļoti ciešā sadarbībā ar nozares ministrijām. Jo mēs, kā aizsardzības ministrija, varbūt ne visus sektorus tik labi pārzinām, līdz ar to pārtikas nodrošināšanas jomā cieši strādājam ar zemkopības ministriju, jā, sakaru jomā ar satiksmes ministriju un tam līdzīgi. Un tad atbildīgās nozares ministrijas ir tās, kas identificē šos te uzņēmumus, un tad mēs kopā ar viņiem konsultējamies un izstrādājam un palīdzam izstrādāt darbības nepārtrauktības plānus. Varbūt kā piemēru es varu minēt par tieši finanšu sektoru, kur sadarbībā ar Finanses ministriju un Latvijas banku tad arī ir liels darbs ieguldīts, lai izstrādātu šādu te darbības nepārtrauktības plānu krīzes situācijām, kur tad banku sektors ir identificējis kritiskos bankomātus, un noteicis šo minimālo apjomu, ka 10% bankomātu strādās. Jebkurā krīzes situācijā viņiem ir visi pārējie pakalpojumu sniedzēji pieejami, tie, kas nodrošinās naudas ievietošanu, izņemšanu bankomātos, nodrošinājums ar energoresursiem, ka respektīvi daļai bankomāti ir arī alternatīvas enerģijas avots. Jā. Viņi tiek darbināti ar dīzeļģeneratoriem vai savādāk. Tāpat fiziskā drošība nodrošināta un tam līdzīgi. Un tāpat otrs pakalpojums, ko viņi sniedz, ir elektroniskās naudas aprite, ja, jeb šie te maksājumi internetā, un tur arī ir virkni pasākumu, kas viņiem jānodrošina, lai viņi spējīgi būtu šos pakalpojumus nodrošināt krīzes situācijā. Ja. Sākot ar Smart ID, internetiem, internetu pieslēgumu un tam līdzīgām lietām, kur, protams, ir daudz un dažādi izaicinājumi, bet tad mēs varam tos mēģināt kompleksi kopā, iesaistot dažādas nozares arī risināt. Ja. Tas nenozīmē, tas nav tas gadījums, ka tad uzņēmējs viens kaut ko domā, mēģina risināt, bet daudz vairāk tiek iesaistīta valsts pārvalde, citas nozares un privātais sektors. Uzņēmēji paši vispār ir atsaucīgi, tā kopumā? Kopumā teiktu, jā, jo tas jau, protams, prasa arī no uzņēmējiem kaut kādus resursus papildus piesaistīt. Jā, es teikšu, ka jā, bet mēs šim procesam ejam vairāk tādā brīvprātības kārtā. Ja? Mums nav nekāda sankciju mehānismi, ka mēs kādu piespiežam, bet tādā ziņā ir vairākas priekšrocības šāda veida uzņēmumiem, jo respektīvi viņi zina, ka viņi varēs turpināt savu darbību krīzes situācijās. Jā. Viņi būs kaut kādā ziņā dažādu citu labumu ieguvēji, ka krīzes situācijā viņiem pirmajiem tur nodrošinās degvielu, atjaunos energoresursus vai kaut ko citu, par cik viņi ir kritisku pakalpojumu sniedzēji. Tāpat viņi sastāv arī kritiskā personāla sarakstu, kas nozīmē, ka šie cilvēki netiks mobilizēti izņēmuma stāvokļa laikā, un viņi turpinās pildīt tās funkcijas, ko viņi pilda. Tad nākamais līmenis attiecīgi būtu jau pašvaldība. Jā, par pašvaldībām noteikti varam runāt, un tur mēs arī ar pašvaldībām jau daudzus gadus cieši strādājam. Un tas galvenais elements, ko mēs cenšamies ar pašvaldībām, ir nepārtraukti rīkot dažādu veidu vingrinājumus. Un tad pēdējā gada laikā mēs cieši strādājam arī ar pašvaldībām pie plānu izstrādes militāra apdraudējuma gadījumā, kur mēs tad aizsardzības ministrija kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem rīkojam dažādu veidu izspēles. Kādā veidā mēs varam pilnveidot, precizēt un attīstīt šos te plānus, kādā veidā pašvaldības sadarbojās ar citām valsts pārvaldes institūcijām un spēj sniegt atbalstu bruņotajiem spēkiem, izņēmuma stāvokļa laikā vai militāra apdraudējuma laikā un nodrošināt tās funkcijas, kas viņiem jānodrošina iedzīvotājiem. Ja. Un tad mums regulāri dažādi informatīvi pasākumi notiek, semināri un mācības. Ja. Un mācības mēs piedāvājam organizēt vismaz reizi gadā katrai pašvaldībai. Saucam mēs viņus par pilskalnu. Jā, ir dzirdēts. Jā.
Jā, un tad, ja runājam par nākamo līmeni, jeb šo te valsts līmeni, tad jau ieskicējās tas kopējās darbspējas darbības nepārtrauktības, bet mēs esam ieviesuši arī valsts visaptvarošās aizsardzības koordinācijas mehānismu, kur principā ir 2 līmeņi. Viens ir ministru līmenis, kur tad ministri regulāri tiekās, uzstāda politiskās vadlīnijas ar konkrētiem uzdevumiem, kas tad mums visām nozara ministrijām būtu jāveic. Un tad ir saucamais darba līmenis, ja valsts sekretāra līmenis, kur tad arī regulāri tiekās kopā ar dažādu dienestu pārstāvjiem, vērtē apdraudējumu, visdažādākajās jomās pārspriež aktualitātes un risina šos uzdevumus, kas mums ir. Mēs ļoti aktīvi skatāmies tieši un mācāmies no Ukrainas pieredzes. Un, arī šajās darba grupās ir uzdots visām ministrijām izvērtēt tās lietas, attiecīgi katrā nozarē, ko viņas varētu uzlabot un īstenot īstermiņā, vismaz 3 lietas un 3 ilgtermiņā. Tu teici, jūs mācāties no Ukrainas pieredzes, bet šī mācīšanās notiek kaut kādā arī sadarbībā ar kaut kādiem Ukrainas kolēģiem, vai ne jau tikai skatoties to, kas tur notiek ziņās, un tad kaut kā droši vien padziļinātāk. Jā, protams, ir ļoti daudz kontaktu ar Ukrainu un dažādām valsts pārvaldes institūcijām, privāto sektoru, visām ministrijām. Jā. Un, viens ir vizīšu veidā, bet mūsdienās ļoti aktīvi tiek izmantots dažādas virtuālo tikšanās iespējas un tiek rīkot arī dažādi veidi semināri. Un, ļoti pozitīvi ir tas, ka Ukraiņi tik grūtā brīdī ir ļoti atsaucīgi un tiešām neliedz šo iespēju sarīkot seminārus un dažādi veidi citas virtuālas tikšanās, kur tad, kaut vai komunālo pakalpojumu sniedzējiem un dažādām specifiskām nozarēm, kur viņi tad atklāja tos praktiskos piemērus, kādā veidā viņi rīkojās un tam līdzīgi. Vai ir kaut kas tāds, ko tu varbūt vari pastāstīt no Ukrainas pieredzes, kaut kādas tādas, varbūt interesantākās mācības, noderīgākās tiešām, kas ir, tā kā varbūt pat pārsteidzošākās mācības, teiksim, ka ir iespējams tur krīzes situācijā, kara apstākļos tur nodrošināt to vai šo pakalpojumu, teiksim. Jā, noteikti ir daudz piemēri, no kuriem var mācīties un ko skatīties. Piemēram, ja runājam par sakariem un telekomunikāciju jomu, kad Ukraina bija ieviesusi arī mobilo telefonu saucamo, ja var tā teikt, nacionālo apraidi, jeb nacionālo abonēšanu. Tas nozīmē, ja vienas kompānijas infrastruktūra ir iznīcināta, tad šie te abonenti tiek pieslēgti citai kompānijai, lai viņiem varētu tikt nodrošināti sakari. Protams, daudzi ir, un šis varētu būt tāds krīzes risinājums, ja mēs tagad paskatāmies uz uzņēmumiem, kuri darbojās tādā tirgus konkurences apstākļos, kāpēc, lai kāds dotu izmantot savu infrastruktūru un tam līdzīgi. Taču noteikti var strādāt pie dažādu veidu juridiskiem risinājumiem, lai to varētu īstenot krīzes situācijās. Ja? Un jau miera laikā sagatavot 3, 4, 5 soļus, lai, teiksim, tā krīzes situācijā nav jādomā, kā to realizēt un īstenot. Un tā ir noteikti ļoti daudzās jomās, ja, kur tiešām praktiskā līmenī cilvēks strādā un rod šādu veidu risinājumus. Tas pats par civilās aizsardzības jomu, medicīnu, visām citām, ko mēs vien varam iedomāt. Tā kā jau mēs sākumā pieminējām, tad jau kopš 2019. gada šī visaptverošās aizsardzības koncepcija tiek ieviesta. Ir pagājuši jau faktiski 4 gadi, sanāk, kopš aktīvi viņi tiek ieviest. Varbūt tad tu vari pastāstīt, kas ir tie lielākie sasniegumi šo gadu laikā, ņemot vērā, kā tu minēji, sācies ar karš Ukrainā, kas, protams, uzreiz ir devis droši vien lielu impulsu pastiprināt šo koncepciju, ieviest, un vēl daudzās tās mācības, kas ir no Ukrainas vēl nākušas. Jā, varbūt tad kāds tad ir tas process bijis šo gadu laikā? Jā, es domāju, tas lielākais iegūms, ko mēs pēc šiem gadiem esam ieguvuši, ir izpratne. Un ne tikai, ja mēs tā par individiem sevi runājam, bet arī dažādām valsts pārvaldes iestādēm. Ka mēs jau daudzus gadus esam rīkojuši dažādu veidu krīzes mācības,
Un tad vienmēr tā bija, kam tad mēs gatavojamies. Mēs nevaram saprast, kam mēs gatavojamies, kādi ir tie mūsu uzdevumi, loma. Un, gan jau tur Nacionālie bruņotie spēki, zemesardze palīdzēs, iesaistīsies, novērsīs šos jautājumus. Bet ar šo valsts visaptvarošo aizsardzību, un, kā tu pieminēji, Krievijas iebrukumu Ukrainā, ir mainījusies šī izpratne. Un mums nav jāizdomā mācībās scenāriji vai kaut kādi incidenti. Es domāju, Latvijā jebkurš cilvēks seko līdz tiem notikumiem Ukrainā, un tos var attiecināt gan uz sevi, gan savu nozari, kurā strādā un tam līdzīgi. Un tad pēdējos gados mēs tikpat intensīvi rīkojam dažādu veidu mācības, gan paši sev nozarei, aizsardzības ministrijai, gan arī daudz plašāk, ko mēs arī pat saucam par valsts visaptvarošas aizsardzības mācībām AMEX un pagājušajā gadā arī NAMES, kur mēs iesaistam gan privāto sektoru, gan valsts pārvaldes institūcijas. Un tad tas dalībnieku institūciju skaits ir ļoti liels, līdz pat 100, un man liekas, ir pat bijis vairāk. Un tad mēs redzam, ka cilvēki tiešām izprot to lomu, kur ir viņu institūcijas atbildība krīzes situācijās, un arī tā iesaista, kad ir gatavi piedāvāt dažādu veidu risinājumus, nevis tikai runāt par problēmām, kad kaut ko nevar izdarīt vai kā, bet šobrīd mēs daudz vairāk krīzes vadības mācībās runājam par dažādu veidu risinājumiem tieši. Un tas ir būtiskākais. Jā, bet tu teici, ka cilvēki vairāk iesaistās, ka nevis tikai runā par problēmām, bet es pieņemu, ka kaut kādi izaicinājumi tomēr ir šajā procesā bijuši un joprojām ir. Varbūt tad tu vari arī mazliet ieskicēt kaut kādas tavuprāt, vismaz, ko tu redzi, kas vēl ir tas svarīgākais, kas mums tieši visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanā vēl būtu jāizdara pašā tuvākajā laikā. Jā, es domāju, tas darāmo darbu saraksts ir garš, bet es varētu teikt, ka mums, kas ir tas trūkums, tie ir resursi. Cilvēki, laiks un arī finansējums. Kad papildus šiem visiem ikdienas darbiem un ikdienai un dažādām citām krīzēm un izaicinājumiem, nevienmēr atliek laika un resursu arī veikt šos darbus un uzdevumus. Bet tādā ziņā tas darbu saraksts ir garš un sistemātiski tiek pildīts. Varbūt tad noslēguma daļā mūsu sarunai vēlreiz atgriezīsimies pie tā individuālā līmeņa visaptvarošajā aizsardzībā. Un varbūt tu vari vēlreiz mazliet ieskicēt tos soļus, ko cilvēks katrs no mums, katrs pilsonis varētu darīt, lai nodrošinātu savu lomu tajā aizsardzības mehānismā, lai viņš varētu aizsargāt sevi, lai viņš varētu aizsargāt savus tuvākos cilvēkus un galu galā caur to, caur visām šīm pakāpēm beigās arī aizsargāt valsti, protams. Jā, es domāju, ļoti svarīgs šajā visā ir tieši izglītības un psiholoģiskās noturības aspekts. Un lai stiprinātu arī šo psiholoģisko noturību, tad tā izglītība un informētība ir ļoti būtiska. Ja? Un tāpēc mēs jau daudzus gadus strādājam tieši pie jauniešu apmācības, dažādu veidu programmām. Pirms, ja nemaldos, kādiem 10 gadiem aizsardzības ministrija sāka ar lekcijām skolās, ja, kur kopā ar bruņoto spēku pārstāvjiem, vidusskolniekiem stāstīja par to, kas tad ir aizsardzība, kāpēc mēs esam NATO, kāpēc mūsu karavīri piedalās starptautiskās operācijās, kāpēc mēs tērējam 2% aizsardzībai un ko mēs tieši no tā iegūstam. Un, to lekciju rezultātā mēs sapratām, ka jaunieši ir tā auditorija, ar ko mums vēl citīgāk ir jāstrādā, jāizglīto un jāaudzina par labiem patriotiskiem pilsoņiem. Un, tā rezultātā mums ir jaunsardze daudzus gadus. No šī gada visās skolās tiks ieviesta valsts aizsardzības mācība. Tāpat mēs varam piedāvāt visiem rezerves karavīru apmācības kursu, kas notiek katru gadu.
3 nedēļu kurs, kur var iegūt karavīra pamatiemaņas. Tāpat mēs visus aicinām stāties zemesardzē, profesionālajā dienestā, un no pagājušā gada ir ieviests arī valsts aizsardzības dienests. Tā kā es domāju, tie būtu tie rīki visaktīvākajiem cilvēkiem, kuri tiešām vēlas dot tiešā veidā savu ieguldījumu valsts aizsardzībā. Bet pārējiem, kas varbūt, kuriem nav laika, iespēju. Bet pārējiem noteikti būtu tās individuālās gatavības, iemaņas un šie jautājumi, kuri varbūt nevar vai kādu citu iemeslu dēļ, nevar vai nevēlas iesaistīties tādā aktīvā aizsardzībā, bet izmantot tās informācijas iespējas, ko mēs piedāvājam, dažādi citi dienesti, kā tad sagatavoties krīzes situācijām, lai mums pašiem būtu algoritmi, ko tad mēs darām paši un kā palīdzam saviem tuvākajiem cilvēkiem. Noteikti es arī gribētu pieminēt, ka būtiska loma ir nevalstiskajām organizācijām, ar ko mēs arī cieši strādājam, iesaistot tieši valsts aizsardzības aspektos, bet mēs arī redzam, ka mūsu nevalstiskās organizācijas un arī sabiedrība dažādās krīzes situācijās spēj ļoti labi pašorganizēties un sniegt atbalstu. Gan Ukrainai, gan Ukrainas bēgļiem, gan iesaistīties dažādās citās aktivitātēs. Līdz ar to ļoti svarīgi ir arī sabiedrības pašiniciatīva un šī iesaiste. Jā, pašsaprotam. Pavisam nesen skatījos Latvijas televīzijā dokumentālo filmu, kur bija Somijas pieredze attainota, un tur bija stāsts par to, ka Somijā jau ilgus gadus, ņemot vērā, protams, viņu vēsturisko pieredzi, ka viņi arī organizē specifiski tieši apmācību to, kā cilvēkiem rīkoties krīzes situācijās. Respektīvi, nevis tikai sniedz šo informāciju, kas ir pieejama publiski jebkuram, bet arī noteikti tā kā organizēta apmācība, kur cilvēki var ierasties, un tad viņiem attiecīgi jomu speciālisti skaidrot, kā tad rīkoties, kāda ir tie iespējami apdraudējumi, iespējami scenāriji. Vai varētu būt runa par to, ka arī Latvijā mēs varētu kaut kad domāt par kaut kādu līdzīgu apmācību ieviešanu? Jā, es domāju, tas būtu noteikti nepieciešams, jo viena no valsts visaptvarošās aizsardzības sastāvdaļām ir arī civilā aizsardzība, kas mums ir iekšlietu ministrijas pārziņā. Mēs esam ar viņiem pārunājuši daudz un dažādas aktivitātes, kas būtu nepieciešams un ko vajadzētu ieviest. Šobrīd varbūt tas ir resursu jautājums, personāla resursi. Bet es domāju, ka tie būtu tie nākamie soļi, ka mums ir būtiski jāstiprina civilā aizsardzība un sabiedrības iesaist ne tikai militārās drošības un aizsardzības aspektos, bet arī šajos civilajos. Labi, paldies tev liels, ka ieradies. Paldies tev par sarunu. Jā, paldies. Tātad šis bija Sarks LV podcasts no sērijas Droši ir zināt. Šajās ierakstā aplūkojām to, kas ir visaptvarošā valsts aizsardzība un kāpēc tā ir valsts drošības pamats. Atgādināšu, ka varat mūs klausīties arī Spotify un skatīties platformā YouTube. Paldies par uzmanību un uz tikšanos nākamajos ierakstos.